Mieru tev un tavam namam jaunā Dieva žēlastības dienā. Šis ir vēstījums īsi par galveno, un šodien es gribu ielūkoties kādā Bībeles grāmatā, kādā konkrētā nodaļā, kādu dienu atverot Dievu vārdu, mani ļoti šis uzrunāja. Es esmu Iesejas grāmatā 7. nodaļā, un fragments, kam es esmu pievērsus uzmanību, sākas ar 1. pantu un beidzas pie 10. panta, bet es lasīšu no 3. Tad tas kungs pavēlēja Iesajam, izej ar savu dēlu Šeārija šubu Ahasam pretī ūdens vada galā pie augšējā dīķa ceļā uz vēlētāju tīrumu un saki viņam dēlam: neuztraucies un esi mierīgs, nebaidies, un tava sirds, lai neiztrūcinās no šiem abiem kūpošiem, satrunējušiem stumbeņiem, no Recīna un viņa sīriešu, nedz arī no Remaljas dēla dusmu kvēles. Pretstatā tam, ka sīrieši pret tevi domājuši ļauni kopā ar Efraimu un Remaljas dēlu sacīdami: iesim pret Jūdu, apliksim un iekarosim to un iecelsim tur par ķēniņu Tahēla dēlu. Dievs tas kungs saka, tas tā neizdosies un nenotiks. Jo kā Sīrijas galva ir Damaska, tā Damaskas galva ir Recīns. Un 65 gadu laikā Efraimu satrieks tā, ka šī cilts vairs nebūs tauta. Un kā Efraima galva ir Samarija, tā Samarijas galva ir Remaljas dēls. Bet, ja jūs neticēsiet, jūs nepastāvēsiet. Tur ir situācija, ka pret Jūdu iziet divi karaspēki, kas grib viņu iznīcināt, kas grib viņu noslaucīt no zemes virsmas. Un Dievs saka: neuztraucies un esi mierīgs. Nebaidies un tava sirds, lai neiztrūcinās. Pretstatā tam, ka sīrieši pret tevi nodomājuši ļauni, Dievs tas kungs saka, tas tā neizdosies un nenotiks. Bet, ja jūs neticēsiet, jūs nepastāvēsiet. Un te Dievs min 65 gadus. Cik ilgi tava lūkšana netiek atbildēta? Cik ilgi tu neredz atbildi uz to? Dievs saka, ja tu neticēsi, tu nepastāvēsi. Dievs dod apsolījumu 65 gadu laikā. Tas notiks. Ir daudz lietu Bībelē, kuras mūs aicina būt pacietīgiem, gaidot savas atbildes. Īzaka piedzimšana. 25 gadi bija vajadzīgi stāvēt ticībā uz to. Un rezultātā, kad Dievs redzēja, ka Ābrahāma sirds, Ābrahamam, kuram tur tas Īzāks piedzima, bišķi ir sajukuši šie varoņi, es ļoti atvainojos, bet tā doma ir tāda, ka pacietīgi gaidot, ilgi gaidot uz Dieva apsolījumu, Dievs saka, bet ja jūs neticēsiet, jūs nepastāvēsiet. Ja jūs neticēsiet, jūs neredzēsiet šo piepildījumu. 65 gadi nav 25, un tas ir ļoti ilgs laiks. Un iespējams, ka šī paudze nemaz to nepiedzīvo, bet Dieva apsolījums mēs redzam Bībelē ir īstenojies. Vairs nav ne Samārijas, ne Damaska gan vēl ir, bet mēs šajās dienās arī šajā mūsu ērā piedzīvojām Sīrijas izmaiņas un pārmaiņas. Mēs katru reizi redzam tādus globālus notikumus. Šobrīd sāpīgākais notikums notika svētdien, Pūpoles svētdienā, un jā, tas ietekmēja visu pasauli. Es domāju, ka vienaldzīgo nebija, un tomēr Dievs saka, tas tā nenotiks. Tas tā nenotiks, kā ienaidnieks ir iecerējis. Cik ienaidnieki ir izgājuši pret tavu dzīvi, pret manu dzīvi,
pulkiem, viņi nāk katru dienu, viņi nāk mūsu domās, viņi nāk mūsu dzīves situācijās, viņi ienāk, ielaužas un mēģina iznīcināt pašu galveno mūsu ticību tam, ka Dievs valda, ka Dievs visu kontrolē. Šobrīd šķiet, ka Dievs vairs neko nekontrolē, bet Bībele saka, ka Dievs visu kontrolē. Jā, ir vajadzīgas mūsu lūkšanas, mūsu iestāšanās, un tāpēc es aicinu šajā piekdienā pievienoties lūkšanu naktī, lūgt par savu zemi, stāvēt Dievu priekšā. Kā Iesaijas grāmatā Dievs saka, es meklēju viņu vidū kādu, kurš iestātos, bet neatradu neviena. Lai mūsu laikmetā Dievs var atrast mūs, iestājamies par savu tautu, lūkšanā, ticībā, jo te ir 4 frāzes šajā mazajā fragmentiņā, kurām Dievs pievērsa manu uzmanību. Patiesībā 5. Neuztraucies un esi mierīgs, nebaidies un tava sirds, lai neiztriecinās no šiem abiem kūpošiem, satrunējušiem stumbeņiem, no viena pretinieka un no otra. Tālāk, pretstatā tam, ka viņi pret tevi nodomājuši ļauni, Dievs, tas kungs, saka, tas tā neizdosies un nenotiks. Nākamā lieta, 65 gadu laikā viņus satrieks tā, ka šī cilts vairs nebūs tauta. 4. Bet ja jūs neticēsiet, jūs nepastāvēsiet. Tāds, manuprāt, spēcīgs vārds. Laikā, kad šķiet viss brūk un jūk, kad morālām vērtībām vispār nav nekādas vērtības, bet Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs. Tāpēc ticēsim un pastāvēsim. Āmen. Mīļais debes Tēvs, es pateicos Tev par jaunu žēlstības dienu. Tu mūs atkal stiprini un iedrošini un dari to caur savu vārdu. Es Tev pateicos, Tēvs. Es Tev pateicos, ka Tu turi savu roku pār mums, ka Tu kontrolē. Kungs, es lūdzu par Krievu tautu, es lūdzu par pacietīgo Ukrainas tautu, es lūdzu par manu tautu, par Latviju, Dievs, es lūdzu par Izraēlu. Tas viss esi Tu. Nē, es nedomāju, ka sliktais esi Tu. Tu esi labs un Tava žēlastība paliek mūžīgi. Tie esam mēs, kas esam novirzījušies. Tava roka nav kļuvusi īsāka, lai palīdzētu, un auss nav aizkritusi tā, ka nevarētu sadzirdēt. Tēvs, piedod mums mūsu pārkāpumus, noziegumus un grēkus, un dod mums savu mieru. Uzlūko, kungs, cietējus, uzlūko tos, kas ir cietuši, Tēvs, un svētī. Svētī ar mieru visās vietās, šeit uz zemes, kungs, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, lai mēs arī piedodam saviem parādniekiem un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods. Tu esi visas slavas cienīgs. Tev slava, Tev gods, Tev pateicība. Jēzus vārdā. Āmen. Āmen.